Esam 10. istabā, kurā izstādīts Orbītas darbs Latvijas krievu dzejnieku, mākslinieku, fotogrāfu, multimēdiju mākslinieku apvienības darbs, un par to mums pastāstīs tās dalībnieks Sergejs Timofejevs. Varbūt uzreiz var pastāstīt par pašu darbu, kāpēc tā, kā tapa. Jā, mēs principā pamatā tomēr esam dzejnieki, un gandrīz vienmēr mūsu instalācijas vai kaut kādu citu objektu vai darbu pamatā ir teksts, dzejolis. Un tā bija arī šoreiz, kad mēs uzzinājām par šo izstādu, vispār par šo projektu, tad mēs, protams, sākam domāt, ko darīt, un izrādījās, ka eksistē viens jau uzrakstīts dzejolis, kur ir pieminēta VDK māja, un tas ir dzejolis ar nosaukumu Schēmā B, un īstenībā es pats arī uzrakstīju, un tas tika nopublicēts grāmatā ar nosaukumu Stēreo gadu atpakaļ. Un mēs nolēmām, ka tas varētu būt interesanti iespēja arī uztaisīt tādu instalāciju vienā dzejolī. Un tas dzejolis ir par jaunību 70. 80. gados, kā cilvēki toreiz to uztvēra, kā mēs uztvēram no tagadnes, kādas schēmas eksistēja cilvēkiem. Toreiz kādas bija varbūt kaut kādas slepenas schēmas, kas tur bija vispār vismā pamātā, tāds drusku tāds miglains teksts par schēmām un cilvēkiem. Tas viss apvienojas vēl ar šiem grafiskiem darbiem, kas arī ir schēmas un kas varbūt ilustrē to ideju par kaut kādu tādu ideālu transporta līdzekli, kas varētu tavu sapnī, varbūt ar sapni kaut kā aizlidot ļoti, ļoti tālu. Kāpēc tas transporta līdzeklis ir gulta? Nu, tieši tā, ka mēs dažreiz ļoti bieži sapņojam gultā, un tas ir tāds drusku mitologizēts un tāds ļoti dziļš tēls, man liekas, gulta. Un šeit arī tā gulta, principā, stāvs kā reāls objekts un drusciņi atgādinā kādas tādas slimnīcas gultu vai kara hospitalu gultu. Dažreiz tās gultas tieši stāvē blakus logam vai balkonam, un tur cilvēks varēja tad skatīties uz to ārēju pasauli un sapņot. Un, protams, arī Padomju Savienība bija izplatīta tā kaut kāda mode uz kādiem nereāliem objektiem, kur cilvēki konstruēja no visu kaut kā, kas bija par roku. Ja? Un, principā, es zinu, ka Maskavā gadu atpakaļ pat bija tāda izstāde, ko bija izstādīta visādi tādi reāli objekti, kas eksistē un pat darbojas. Un tad šī gulta, lidmašīna, sapņu realizācijas kompleks arī šeit pastāv kā tāds grafisks tēls, gan tādā 3D vizualizācija, gan kā vairāk schematiskā veidā. Bet man liekas, ka tas, kas man patīk šajā darbā, pašā, ka varbūt šeit arī drusciņi ir kaut kāds lākums interpretācijām, kaut kādai domāšanai, ja, ka šeit nav vienkārši ļoti tāds tiešs tas kaut kāds ziņojums, tāds ziņā, un
tu vari šeit atrasties, padomāt, pasapņot, varbūt kaut kā tā. Labi, paldies tev. Finding ourselves in room number 10, where a group orbit encompassing artists of different genres have combined this installation, this work of art, Scheme A and Scheme B. I have the pleasure to talk to the one of the group members, Sergejs Timofeyevs. He says that he is almost always interested in the text as a basis of the artwork, should it be poetry or another way of written text. In this KGB building, he was researching about the possibilities of the written text that would encompass the building being mentioned, and this installation does include one poem that is written and that mentions this KGB building that we find ourselves in, and that tells about the use and about the memories and this feeling of the young people that they had in 70s and 80s, and how it is perceived then and how we perceive it now. These are some kind of secret schemes, very blurry, and there's only an attempt to approach them directly, but schematically we wanted to make this an illustration about this work of art, about the human beings of those days, and that's why we created this drawing, a transportation that is resembling both bed or a plane, and takes you to a dreamlike journey, a very poetic, very symbolic journey, because bed in itself as a concept is very many-sided. It resembles a hospital bed in some ways, situated by the window, letting the patient to dream about the world outside. And in the Soviet times we know that people were very creative-minded, and that they were actually making objects out of the most unimaginary things, and this bed or plane could be one of such an examples that shows that is possibly able to construct. But for the artist himself, he really loves this room, this installation, because it leaves a lot of room for interpretation and thought, which is most important to any visitor of any exhibition.